Aizgāja? Ej, gafu vajag. Gafu. Tas 15,6. Kolēģi, šodien kaut kas jauns, neredzēts un nepiedzīvots arī mums ar Edgaru. Ziema, nakts, tumsa, breksis, plūdiņš un fīders. Ziemas fīders turpina rullēt. Jau mums kaut kāds zivtiņas bija, viens sāpīgs schods pie āliņa, viena zivtiņa. Aizgāja? Ej, gafu vajag. Gafu? Tu filmē? Es tur padarīšu visu. Paņem gaismiņu tālai. Nē, vienīgi bez stresa. Cit. Bratiņ. Ups! Pasties ar šito! Fucking hell! Kas tas ir? Pasties, kas pa krakenu? Baļī! Man tā trīs rokas. Ej tu nost! Ej tu nost! Ej tu nost! Ej tu nost! Tā, es bišķiņ saņemšos. Ej tu nost! Pasties uz šito! Mēs necerējām vispār droši vien baigi kaut ko noķert. Nu labi, cerējām. Bet šitais jau ir rezultāts. Tāpēc video turpinājumā pastāstīsim, parādīsim, kas ir kas. Esmas, taktikas, tehnikas, kā Edgars mīl teikt. Es šodien esmu kopā ar Edgaru. Ziemas fīders rullē. Džeki, tā ir tēma. Bija jautājumi par to, vai viņu var darbināt ezerā stāvošā ūdenī. Mēs esam ezerā stāvošā ūdenī. Un rekur ir rezultātiņš. Pusotrīts, divīts būs, ne? Divīts tas ir stabili. Kolēģi, rokas trīts, prieks, viss. Pagaies neapčurājos, man liekas, ka nē. Skatāmies tālāk, būs interesanti. Manā skatījumā lielajām zivīm ir jādzīvo. Lieliem asariem, lielām līdekām, lieliem brekšiem arī. Lai viņi dzīvo un varbūt iepriecinās kādu citu. Principā viņam ir arī potenciāls izaugt vēl lielākam. Laižam vaļā. Skrien mazais. Paldies tev. Tā. Super. Arī šīs ir patīkams emocijas. Jā, ļoti. Nu par ķeru un atlaidi breksi. Vai ķeru un aizmūk? Ķeru un aizmūk vai ķeru un atlaidi, jā. Nu, ir tāds priekšstats, arī novērojumi, kad breksi, saka, to balto zivs, lielu breksi nevar laist uzreiz vaļā. Varbūt runāsim pa vasaru, bet ziemā ir līdzīgi, ka, ja breksis noraujās uz jums jau uzbarotā barības galda, viņš pārsvarā to baru uzreiz aizdzen prom uz kādu brīdi. Viņš var uz pusstundu aiziet prom, kamēr viņi atkal savācās.
Šī gadījumā, Artūrs izdomā šodien viņu palaist, jo, zivtiņu nevajag, patīk ķer un atlaid. Un mēs šomēr makšķerējam 6 metru dziļumā, un viņš nenoiet uzreiz lejā pie saviem čomiem. Viņš tomēr, mēs arī tanī savā atkal lielajā tehnikā redzam, ka viņš kaut kur uz sānu aizbrauc, un viņš to baru tad neizbiedē. Lielākā problēma ir, ja jums viņš noraujās tieši, ka jūs esat tikko piecirtuši, tad var būt tas, ka tā zivtiņa vienkārši apsīks uz kādu brīdi. Tā, droši vien mums kaut kas arī jāpastāsta. Sāksim ar to, droši vien, ka svarīgāko vietu, kur makšķerēt, jo, līdz šim man likās, ka ziemas fīders, tā ir tīri upju tēma. Vislabākā gadījumā jā, bet arī stāvoši ezera viņos strādā. Tur varbūt bišķi sistēmiņi savādāk jāuztaisa. Bet te tu piekrīti, ka tā manējā sistēma varētu būt bišķiņ efektīvāk ar to atvadu? Ar atvadu, jā, un es ar uz tādu pārgāju, protams, un startā man bija uzsiet jau no Pērnava sistēmu nepriekšā raidījumu. Parādīsim, kas tam jā, Edgars to mēs izvērs, parādīsim. Ezeros ir jāmeklē, jā, tomēr ir tās bedres. Ja jūs varat atrast kāds dziļumkarts, vai jūs kaut ko zinat, bedres, kaut kādas kantītes, ja tur ezerā, teiksim, ir maksimālie dziļumi, tur 12, varbūt nevienmēr vajag ķert tanī pašā dziļākajā vietā. Šeit mēs ķeram 6 metros, bet šeit ir tāds tā kā pampakains kaut kur, un tai zivtiņai patīk uzturēties. Jums kā minimums būtu jāzina, ka tajā ezerā brekši ir. Un kaut kāds dziļumkarts, kā Edgars minēja, arī, protams, noderēs. Un vēl viena lieta, kas ir obligāti jāizdara, ir jāizdara mājasdarbs. Ir kāds 2 vakars, pirms tāds opis vakar, jāuzjauc barību, jāatnāk, jāpabaro, jāpasauc breksīts, jā. Andris Dolganovs darbībā. Mēs pievilkt klāt. Cik tālu viņš ir? Skaties, ir. Tu esi augšā viņa uzrodas. Īperi ir ātrāk kaut pie paša lunkas. Uzrodas, kāds viņš milzējis. Neko redzēt, pievilkt klāt. Mēs pastīsimies, kā tas dzīvē izskatās. Liels? Līdz dzīvē jātiek. Nevar salīdzināt ar tiem. Ar tiem kiloškām? Tiem, kas tur ārā mētājas. Un tu esi viņu tieši jau pievilcis klāt. Pastīsimies, vai. Jā, varbūt redzēs šito brīnumu. Līperīs. Pēc divīšu varbūt ir. Ko tu stāsti? Tā vismaz uz sajūtām ir, jā. Labi, ka 0,1, ne? Nē. Šitam 0,8? 7. Opā. Tā. Tev ir tas āķis? Nē, es mūlu redzēju. Man nepatika to āķi. Mūlis ot redzējis. No Kurzemes mūlis vai? Skaļies. Davai. Kilo. Pāris tagad. Pāri. Uj. Davai, pamēģini viņu. Opā. Palteračka. Parāda. Opā. Aiziet. Nav kritiski. To var darīt arī pa dienu, var ķert dienā, nav obligāti jāsaldējās naktī, bet kaut kas tajā visā ir, vai ne? Romantika sava tanī naktī. Kaut kas tajā visā ir, mēs atkal esam teltī. Un mēs esam vienīgie uz visu ezera. Šeit nav neviena. Jautājums, vai vispār šobrīd Latvijā kāds copē ledus, varbūt arī nē. Neliels, kā to angliski sauc, rūmtūrs. Es nezinu, kā latviski iziesim, paskatīsimies cauri mūsu dzīvoklītim. Makšķerīte, otra makšķerīte, man ir kaut kāds pusmetrs no caurumiem, bet mums jābūt diezgan draudzīgiem, jo vietas teltī ir cik ir. Pavisam lielo nepaņēmām. Par šo te ierīci, kolēģi, mēs droši vien mācamies tāpat, kā jūs skatoties šos te video, kaut ko analizējam, saprotam. Vai
šīs te aparāts kārtējo reizi, kā mums arī tas nav atrunas, ka mēs to sakam, kad nekādi tas nepalīdz mums noķert to breksnu, pilnīgi nekādi. Mēs zinām, ka viņš tur apakšā ir, un principā tas ir arī viss. Bet kā viņš uzvedās, ko viņš darīs tur kaut kad naktī, vai viņš pazudīs, vai nepazudīs, vai kaut kādā brīdī sāks ķerties vai rosīties, nu, to mēs tā kā ar vienu aci pieskatām. Bet tas ir droši vien vairāk zinātnē nekā makšķerēšanai. Gafs, tāda lieta, kur šāds te, lielo zivju makšķerēšanā diezgan noderīga štēle. Kas mums te vēl ir? Edgara makšķerīte. Edgaram arī vielītes. Obligāti. Edgars. Ērti krēsli. Šoreiz arī Edgars noskatījās, ka var kaut ko tādu ielikt iekšā krēsliņu. Galdiņš, mantas. Galdiņš. Siltumavots. Gāzes deglītes prasījāt. Man arī kaut kas tur prasīja komentāros. Ja kādam interesē, iedošu linku paskatīties. Šādu te foršu gumiņu var paņemt, uzlikt. Vēl reku tumbiņa, Edgars ir mūzika līdz. Jaka, uzkārta. Man arī vielītes. Gaismiņa. Par gaismiņu tumsā vienmēr dar padomāt. Nu, kaut kā tā. Vai dienas laikā to telti vajag? Droši vien jau, ka nē, bet... Es atvainojos, 10 metru sekundē vēju šodien ar bišķiņu sniegu. Mēs nebūtu tik ilgi nosēdējuši. Un arī visu laiku tev nes to sniegu. Arī es esmu makšķerējis ar fīderi kaut ko bez telts. Tev visu laiku viņš tirinās. Viņš visu laiku tirinās un tev pūš to sniegu. Un, tomēr, tā telts ir... Jo tā balto zivju makšķerēšana tomēr tā ir, tu nobāzējies vienā vietā, tu neskraidi. Tu uztaisi bāzi, tev var nepaveikties to bāzi uztaisīt, kur tu neatnāk tā zivs. Bet principā jūs esat vienā vietā, iekārtojaties ērti, apsēžamies, lai visi par rokai. Tā kā tas ir ļoti būtisks moments. Nu jā, ja mums nebūtu telts, tad mēs šeit droši vien nebūtu un nevarētu vispār makšķerēt it nemaz. Tā kā, kaut kā tā mums te izskatās. Grīda nekāda nav. Tā, man liekas, ir tāda štelle, ko, jau tad, ja tur brauc uz dienām 2 var likt, jo, bišķiņi var tā kā just pie kājām, ka tas augstums nāk no apakšas. Jo nekustīgs tomēr tāds apsveic ir nekustīgs, nekusties. Sēd uz vietas. Pagaidām mums vēl nav siltās grīdas. Labs. Otrais brekšuks. Kaut kas te pats cauruma, kur dzīvojās. Zini, kas ir? Man liekas, viņš pacēla, tāpēc, ka viņš ir aizķēries, aizķēries, draugs. Prom ir. Tādu mums vēl neņemsim. Gadās arī tā. Jā, Edgar. Tavs lifehacks vai kā tev iztulko? Knifs, jā. Ķeram tekošā ūdenī, āķīts pavadiņi nostiepts, un tad varbūt tā kā es teicu, nostoties redzījumu pa pērnavas pliķiem un raudām. Pacilāt barotaviņu, tad viņš tā kā uztais mutulīt un atkal barībiņu kustās uz priekšu. Stāvošā ūdenī ir bišķi savādāk tā sistēma, lai jūs to zivi varbūt neizbaidītu, jo viņa varbūt tad ir ļoti uzmanīgāka. Tad jūs varat vienkārši viegli ja jums ir ielikta makšķīte iekšā, viegli aiz aukliņas tā te paraustīt. Tā kā jums liekas, ka tā kā copīt būtu. Un tādī galā barotava nepaceļās, bet aukliņa ar āķītu un to motulītu vai balto viņa smuki tā nospēlē, un viņš to zivtiņu var sāktivizēt. Es atvainojos, laikam skatos uz turieni, jo citreiz ir ļoti bieži uzreiz arī cope pēc tā tēmiņas update. Un bija mazā barotaviņa pirms tam visu laiku, bet es tagad pārsējos uz svinu olīvīti. Jo stāvošs ūdens mēs varam arī mierīgi ar bumbām barot no augšas. Un tad pats sistēmiņa. Sistēmas apakšā ir sviniņš, te ir tā kā tā pīnīte, un ir iesieta rekur pavadiņa rāķīti.
Un, principā, tas jūsu cīniņš nokrīt, un āķīts ar ēsmu ir tepat blakus. Viņi pat varbūt es gribētu uzsiet bišķiņ augstāk, jo ir bišķiņ kāds aptuveni, tāds jūtu, kad nokrītot barotavī tāds dūņains dibens, ka lai viņš tomēr varbūt stāv mazu gabaliņu virs tās grunts. Tā kā, principā, sistēma ļoti vienkārša. Nekas nepinās, neko, Jā. viss labi. Jā, straumē varbūt nav pats labākais, tur noteikti inlines un arī forši copus parāda, bet stāvošā ūdenī šies variants liekas ļoti ok. Tur tās atkal. Redzi, novibrēja. Kamēr pludiņš tad trako, tikko izmet vienu loku, gandrīz jau nenocietos, bet nebija tādu pārliecinošu brīžu, ka liktos, ka ir tas breksis jau galā. Bet pretēji tam, kā varēja redzēt mūsu Pērnavas video, kur ļoti agresīvi to feeder spīts, principā tiešām tā kā vasarā purina. Brekšu copis vispār nav agresīvs. Ļoti mierīgi, prātīgi, nosvērti, pienācu, ieraudzīju, apēdu, aizgāju tālāk ar visu to, kas tur bija apakšā. Sviniņi, āķītes un tāds ļoti, ļoti prātīgs tās copītes. Tā kā, lai tas arī nemulsina brīžam, varbūt, ka nemaz nevajag baigi gaidīt kaut kādu super brīdi, ja tur ir tās vieglās kustības, tad jācērt un jāliek te augšā lielo breksi. Jā, laiciņš. Šodien forši. Sākās vējš, snieg vēl. Labi, ka ir tāda telts. Tas nozīmē. Kas tas tev tur ir? Gustjo, tu no Pērnavas atpeldēji? Trakais. Posties. Mēs tieši ar Edgaru tikko parunājām par to, ka nakts tomēr ir laiks, kad mazie guļ un var ķert lielos. Un šeit tev, šis laikam arī iedomājies, ka ir baigi lielais. Nu jā, plicis. Gadās. Cik pulkstens? Pirms 12 jau, un viņam ir nealga vēl. Jā. Šo gan laidīsim apakaļ. Bet vismaz process aizgāja. Reklāmas pauze. Kamēr mēs gaidām nākamo lielo plakano, man jums ir jāpalūdz divas lietas. Pirmā, rakstiet komentārā, ko jūs gribat redzēt, ko uzfilmēt, ko parādīt, gan tehnisks kaut kādas nianses, ko gribās saprast, gan arī tops stils, veids, kur, ko, uz ko un kā. Mēs esam diezgan elastīgi ar Edgaru un labprāt aizbraucam kaut kur uz kaut kādām, jūs jau šodien redzat, kā jau es minēju, iespējams, ka mēs esam divatā Latvijā šobrīd uz ledus. Stīnti noteikti kāds mēģina. Jā, tur mēs nevaram konkurēt. Stīnšu makšķernieki mēģina kaut ko ķert, bet esam divatā šeit uz šī te skaistā ezera un izaicinājumi mums patīk un interesants lietas arī. Rakstiet komentāros. Droši pie katra video, ko jūs gribat redzēt, turpmāk kanālā skatīsimies, ko varam realizēt. Otra lieta. Paldies visiem, kuri skatās ar pierakstu un ir abonējuši kanālu. Ja tu to vēl neesi izdarījis, lūdzu, man tas ir svarīgi. Redzēt, ka kanāls aug un aug jūsu vēlmē patērēt šo te saturu, un man tas dos iedvesmu veidot viņu priekš jums. Tā kā komentārs un poga subscribe no jums. Tā, par ēsmām runājot, šoreiz mums ir līdz pinka, baltie un motilīts. Drusku man bija tāds pavecs motilīts, es viņu samalu ieliku klāt pie barības, palaidu ar bumbām lejā. Un viss, baigi neko
netrakojam, bišķiņu barībā. Tu liki klāt pie barības? Es vienmēr pielieku bišķiņu matulīti, viņu To, kas saspiežu uz pirkstiem, ja? Nu jā, vai balto bišķiņu, jo, nu, lai nav daudz, lai viņš neēd tikai to stāpus, kuriem nav āķīts klāt. Lai viņam ir sajūtiņi, viņš kaut ko var uzramstīt, bet tādu lielāku kumos, kas ir uz āķa, to tad viņš iekāro. Un to tā saucamo gaļu, malto vai spaidīto vai kaut kādā veidā tur dabūto, nu, samalto tārpu, liek klāt ar domu, lai viņam uzjundītu apetīti. Apetīti uzjundīt. Viņš sajūt tā kā gaļas smaržu, tā kā asins smaržu varētu teikt, un tad viņš kaut ko saaktivizējās, un tad viņš ierauga to jūsu kumos, kurš ir uz āķīšu. To, ko viņš savož, to viņš redz, un to viņš grib apēst. Tā tas varētu būt. Bet Breksim jau tur vēl ir visādas tur tās manas un... Nu, es neesmu piekritējis uz šitām putrām un to visu. Barība, brekšu plus raudu barība parastā, varbūt ziemā atšķairīt ar zemi, jo nevajag viņu tik smaržīgi, tik aktīvu. Un to smaržīņu var piedot tad dabisko vai samaltu motilīti vai saspiest tiem baltajiem. Nu, šodien mums ir, tieši tā kā Edgars arī teica, tur drusku man bija palikusi pāri rauda, tur ir melnais breksis, salmo. Nu, man arī kaut kāds motilīts ir iekšā, kāds baltais. Jā. Tādu. Bez kaut kādas tur baigās diskotēkas, nu, tumšā barība. Tā laikam būs tāda nekļūdīga izvēle. Daudz makšķerējot nevajag, bet, kā jau es minēju, diezgan svarīgi ir izdarīt to mājas darbu. Atnākt un pateikt dzīvtiņai, ka tu te būsi rīt vai parīt, lai viņa jau dežūrē. Var jau to darīt arī no pirmās reizes, vienkārši tas varbūt bišķi ilgāks process, jums tā diena, jūs tur pa dienu sēžat, barojat, un ja ir vieta, kur ir daudz zivju un aktīvu zivju, nu, pieminēšu, šodien viņas ļoti nav aktīvas. Mums atkal ir tā lielā tehnika līdz, lai mēs nevis ar viņu ķertu zīvis, bet pastītos, vai viņas tur ir un ko viņas dara. Apakšā ir ļoti daudz zivju. Un pie pašas grunts, bišķiņa augstāk, nu, kā mēs barojam, gan ar mazām barotāvajām, gan pa laikam metam bumbas iekšā. Viņš ir ļoti daudz, un pēc to var redzēt pēc saucamajām tukšām copēm, kad ir ting, 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 visu laiku skrien auklātās zivis, bet, nu, viņas, kā saka, mute ciet, tikai kāds pa laikam paver. Tieši tā. Tādas copītes liek sirdī nodrabēt, bet, nu, tu var redzēt, ka turpinājumu nav. Pludiņš pazūd. Edgar, man liekas, ka... Nu, gan smuki noraustīja. Tā. Opa, nu. Nav. Bet labi, par pludiņu. Ja par pludiņu, tad par pludiņu. Aiziet. Kā jau es minēju, divas makšķerītes copīt bija, bet bija ļoti izteiksmīgi. Pludiņš, rekur ir pludiņš. Pludiņš šeit un viss uzparit šeit. Necertiet tā, kā es certu. Iznāc ārā. Pludiņš kā pludiņš. Princips tieši tāds pats kā vasarā. Augšā mums ir pludiņš, nosvarojam, te man ir tāds svina skrotītis, apakšā mazāka, kura principā paceļot Breksim to ēsmu, pacelējās pirmā skrotīte un pludiņš uznāk augšā. Tā viņam vajadzētu izskatīties ideāli nosvarotam. Baltie. Un viss par pludiņu viens momentiņš, kas ir jāņem vērā, ir tas, kā mēs šo pludiņu novietojam ūdenī. Idejiski mums vasarā pludiņš ir redzams virs ūdens. Jā, redz, puķītei pienāca beigas. Tāds sarežģīts konstrukcijas pludiņš un varbūt arī pārāk sarežģīts. Viņam ir, viņš pazūd zem ūdens. Un tas ir svarīgi, tāpēc, ka ūdens tur, jūs paši mēdzat tur kustēties, tad līmenis āliņģī ūdens nostaigā vai kaut kāds vējš vai vēl kaut kas, un tad tas pludiņš visu laiku tā arī pulsē kopā un traucē piesien jūsu acis. Ja viņš ir zem ūdens, viņš tur mierīgi stāv un nekustās. Viss. Vienalga, kas tur notiek. Un tad, kad ir copīti, tad vai nu viņš aiziet kaut kur uz sāniņu smuki, vai arī brekšu klasika.
ķer salīdzinoši maz cilvēku ar pludiņu, un ar feederu jau droši vien tāpatām. Tā ir tāda niša, ja? Nenovērtēta niša, es teiktu. Nu, jūs paši redzējāt, ko feeders spēj izdarīt arī ziemā. Bet tāpat mormiška. Tāpat mormiška strādā, darbinām, lēnām kustinām. Un ar mormišku vēl viena lieta, kuru var mēģināt nedarīt neko. Jā, stāvoši mormiški. Raudas, prekši, visi tās zivis, jā. Baltā zivs viņai patīk, noliekat uz grunts, bišķiņu piestiepjat, varbūt tur tā, lai jūs redzat, ka tas sardziņš darbojās, ir darba ieliecienā, un tad varēs redzēt gan smuku pacēlienus, gan arī, ja viņi kaut tur tirina. Tā kā šīs te 3 tehnikas, mormiška, pludiņš, feederis, atnesīs labus brekšu rezultātus. Pāciesiet viņu. Viņš pieskārās, izspļāva. Viņam varbūt iedot, lai tārpiņš atkal nokustās. Varbūt viņš var sākt aktivizēties, bet, nu jā, šonakt copa ir tāda ļoti kūtra. Turpinājums nesako. Mēdz gadīties tādas copas reizes, kad visu prieku var ielikt vienā zivī. Laikam jāsaka, ka šī tāda arī bija. Viena liela skaista zivs, ar ko principā pietika. Kā teiktu mans draugs Aleks Trakais makšķernieks, tīrākā uzvar. Secinājums: naktī ķerās lielie, ķerās uz feederu un ķerās arī uz pludiņu. Un viss ir forši. Tā kā, ja jums ir padomā kāds ezers, kurā dzīvo skaisti vai varbūt daudz brekšu, dodieties un ķeriet, kamēr vēl ir ledus. Mēs nākamnedēļ uz Zviedriju. Jā. Uz vēl dziļāku ziemu. Uz vēl dziļāku ziemu. Un tad jau būsim apakaļ, skatīsimies, kas mums notiek ar apstākļiem un kur varam aizdoties. Idejas ir. Un Noteikti es gribu jums ruduļus parādīt. Starp citu, jā, ruduļi Seklā ezerā būs baigā tēma. Cerams, ka sagaidīsim vēl ledu. Nekausējiet viņu tik ātri. Čau visiem. Atā. Ar labu nakti.